Margita Kaliksone sākotnēji apģērbus pārdeva izbraukumos pa dažādām pilsētām. Taču pēc laika radās doma, ka vienkāršāk būtu darīt to pašu, tikai atverot pašai savu apģērbu veikalu. To izdevās arī realizēt dzīvē, un jau kopš 2013. gada pavasara Rūjienā Brīvības ielā 8 savas durvis ir vērs apģērbu veikals Marimar. Veikalā var iegādāties dažāda veida Lietuvā, Polijā un Turcijā ražotu sieviešu apģērbu, taču nelielā daudzumā ir pieejami arī apģērbi vīriešiem. Bez apģērba veikals Marimar piedāvā arī iegādāties dažādus aksesuārus – somas, jostas, makus un bižutēriju. Veikalā bieži vien iepērks ne tikai rūjienieši, bet arī Rūjienas apmeklētāji, tā skaitā viesi no Igaunijas. Kaut veikals ir neliels, Margita ir pārliecināta, ka tam ir ar ko izcelties. Mans veikals atšķirās ar to, ka ir savs skatījums. Es izvēlos preci, kas man patīk un liekas moderna, sievišķīga, un cenšos arī dažādām gaumēm piemeklēt. Un man ir savs klientu loks, kuram patīk mana izvēle, tie arī labprāt pie manis iepērkās. Protams, ņem arī vērā ieteikums cilvēku, ko vēlās, kādu preci grib redzēt, un kādām vecuma kategorijām vairāk, kādus izmērus vairāk. Margita atklāja, ka nākotnē ir gaidām veikala Marimar paplašināšanās Rūjienā. Viņas plānos ir izveidot veikalu visai ģimenei, kur apģērbu un apavus var iegādāties gan vecāki, gan arī viņu bērni.